Pēc tam jau tālāk, protams, ja tev atkal mēs atgriežam pie tā paša, ja mēs nepareizi domājam, nemākam naudu saņemt pa dzīvi, ja, tad var sākties problēmas rasties atkal. Tad ir jārisina tas process, nevis jāsaka vīrietim, nevis jāsaka taupīt, bet jārisina process, ko es nepareizi domāju, kāpēc es nesaņemu to naudu tik daudz, cik es gribētu. Vai es sevi pa zemu vērtēju, vai ir vēl kaut kādas tur lietas, ja? Vai ne ar tiem cilvēkiem, ne tur tērēju enerģiju savā dzīvē, ja? Komunicēju ne ar tiem, ar ko man vajadzētu komunicēt, un rezultātā es neesmu nemaz netieku pie kaut kādiem līdzekļiem savā dzīvē. Tas ļoti smagi ietekmēs vīriešu lekcijās, tur stāstīja, ka viena no vīrišķības tiem pamatprincipiem, vīriešu spēka lekcijā, ir, ka tev ir jāizvēlās, ar ko tu komunicē, ar kādus kontaktus tu uzturi un kas tev notiek tālāk pa dzīvi. Un tas tev sāk mainīt tavu dzīvi, tavu visi paradumus un visu pārējo. Ja? Ar ko mēs komunicējam, tādu mums paradumi parādās pēc tam dzīvē. Ko es vēl tā kā nobeigumā gribēju pateikt, ja mēs par tām visām naudām runājam, tā es pieļauju, varbūt kādam tas ir aktuāli, ja? Kāpēc šodien arī ir tas moments, kad vīriešiem ir grūti nedomāt par to naudu? Tas ir tāpēc, ka šodien sievietes diktē visus dzīves procesus mūsu dzīvē. Gribam, negribam, sākās tas noteikti ar mātes, teiksim, tādu kā diktatūru, ja, pa dzīvi, kā ir pareizi un kā nav pareizi un tā. Pēc tam mums aizējam pie sievas, un sieva saka mums, kā vajadzētu, kā nevajadzētu darīt kaut kādas lietas. Es runāju vairumā, es nesaku visos gadījumos. Tā ir. Un tad rezultātā, ja vīrietis, teiksim, pakļaujas tam procesam kaut kādā mērā, tad rezultātā sanāk tā, ka, diemžēl ir tas moments, kad viņš aiziet no tā vīrišķās naudas plūsmas uz sievišķo naudas plūsmu. Ja, un priekš vīrieša tas nekādu labumu nav. Priekš sievietes tas nes kaut kādu labumu. Ja, viņai kaut kāds gandarījums tiek. Pat tad, ja naudas plūsma nenotiek, viņi ir gandarīti par to, kad ir pats process uz skrāšanu ir ieslēdzies mūsu mājā, ja, mūsu ģimenē. Ja, bet, ja ir ieslēdzies tas process mūsu mājā, mūsu ģimenē, tad sieviete jūtās jau apmierināta, pat neskatoties to, kad ir maz līdzekļu, ja ienāk. Ja, viņai nevajag daudz, viņai vajag, lai tas process notiek. Tad tas viņai rada drošības sajūtu, ka mēs visu velkam iekšā pie sevis, neatdodam neko. Ja. Vīrietim, ja viņš pakārto savu dzīvi šim te procesam, tas ir principā biļete vienā virzienā, viņš vairāk tur, ja viņš pats sevi nepārvar un nesāk iet pretējā virzienā, ja, sieviete ir normāli vilkt iekšā, bet ja sieviete sāk mācīt vīrieti, ka jāvelk iekšā, tad vairs tas nav labi priekš vīriešu. Tādā veidā par to vienkārši ir vērts padomāt. Un skatīties uz to, kā vīrietis var atkal atjaunot to savu plūsmu caur sevi. Ja, jo, es domāju, ļoti viegli to ir atjaunot, tad, kad mēs redzam, ka vīrietis viens pats kaut kādā mērā dzīvo. Ja? Tiklīdz es esmu redzējis daudz gadījums, ja, kur vīrietis dzīvojot viens pats, viņam viss tur pīķis ienāk, aiziet, sajiet kopā ar kādu meiteni, draudzeni, sāk bremzēties naudas plūsma, tā kā viņš pats paliek tāds kaut kāds saspiestāks, vēl kaut kas viņam ir, ja, un viņš tāds sāk sarauties sevi iekšā. Ja? Un jautājums, ģimenes dzīve, vairs nav laika tam, nevar šito darīt, te vairs nevar atļauties, šito es arī nedrīkstu vairs darīt, ja sieva tur dusmosies, bērni jāved tur uz pulciņiem, vēl kaut kas un tā. Vīrietis vienkārši, kā viņš saka, saraujās, sačokuroties sāk. Viņš vai savu plūsmu, kas viņam no dabas dot iekšā un ārā uz apkārtējo pasauli, viņi vairs neiet. Un tieši tas pats attiec arī uz naudas plūsmām visām. Tāpēc tas nozīmē, ka ir jānotur savus kodos, vienalga, cik tā sieviete tevi māca vai velk uz iekšu vilkt, tikai sev, jā, un nedlaist nekur uz āru un nekur taupīt katru mazāko lietiņu, kas tev ir, jā. Tev to vajag atkal kā vīrietim noturēt tomēr to savu pozīciju, lai tā plūsma turpina caur tev plūst. Jā, tu kaut ko dod sievietei, jā, lai viņa tur krāja, lai viņa ir apmierināta, jā, bet tu neapturi savu dzīves procesu. Nedrīkst vīrietis apturēt savu procesu tikai tāpēc, ka sieviete tā grib.